30. maijā Tukuma kultūras namā būs Tukuma pilsētas modes deju studijas demo sezonas noslēguma mūsdienu dejas hip-hop un brēku koncertu uzdevums Patiesais skaistums. Aicinām visus apskatīties koncertu. Būs silts mīļš koncerts un noteikti savādāks nekā citus gadus. Mēs šogad nevēršam uz lielu krāšņu šovu, mēs vēršam par patiesām skaistām vērtībām. Ļoti labi dejotāji spēja ierasties lomās un paši pārsteigt jūs. Tā kā aicinam, un katrs koncerts ir kā nākotnes plāna realizācija. Kā piemēram šis koncerts, kur līdzekļi tiks novirzīti bērnu izrādes realizācijai, Rožu svētku ietvaros un jaunu tērpu piegādē nākošajā deju sezonā. Tā kā aicinām visus paskatīties. Mēs esam pašlaik procesā, viss vēl notiekās. Tā kā, ja jūs varat paspēt, iespējams, ka ir kāda brīva vietiņa zālē, droši nākt, mēs jūs ļoti gaidīsim. Patiesais skaistums tiešām vārdu nozīmē. Nāciet, baudiet, skatieties un dejojiet mums līdzi un dziedat mums līdzi un gaidam mēs jūs šeit Tukuma pilsētas kultūras namā. Latvijas mobilais telefons rīko projektu konkursu LMT Latvijai. Šī konkursa mērķis ir sniegt atbalstu pilsētām un to iedzīvotājiem sociāli nozīmīgu projektu un pasākumu īstenošanā. Tukuma iedzīvotāji kopumā bija pieteikuši 10 projektus, no kuriem 5 izvirzīti 2. kārtai un nodoti iedzīvotāju izvērtēšanai. Pirmdien, 26. maijā sākās balsošana un beidzas tā 6. jūnijā 5:00 vakarā. Tāpēc popularizēsim aktīvu dzīvesveidu Tukumā, nobalsojot par projektiem www.delfi.lv sadaļā novados vai aizpildot balsošanas anketas Tukuma pašvaldības apmeklētāju pieņemšanas centrā. Vēl tikai 2 dienas un vasaras brīvlaiks ir klāt. Bet vai tu zināji, kad jūnijas ir beidzamais mēnesis, kad jauniešu centrā viesojās Eiropas brīvprātīgās Jāna un Franka? Tu vēl vari paspēt kopā ar viņām piedalīties dažādās aktivitātēs. Rīt ir pretsmēķēšanas diena. Tas skan tā ļoti nopietni, bet tas arī ir nopietni. Un mūsu jauniešu centrā būs pasākums pret visu to, kas sliktu dod. Visi kopā zīmēsim plakātus, rakstīsim repa rīmes, dziedāsim, muzicēsim šeit pat jauniešu centrā. Mazliet pamainīsies ir mūsu pasākuma kārtība. Pasākums rītdien nenotiks pie jauniešu centra, bet gan šeit pat mūsu mazajā ēkā mēģināsim visi mīļi un draudzīgi ietusēt kopā.